planēta Merkūrs. Es uzreiz sapratu, ka mani mazāk varbūt interesē šī planēta, cik man vairāk interesē senā grieķu un romiešu mitoloģija. Tas ir dievs, kas pārvietojas ārkārtīgā ātrumā, kas mums ir pierasts vizuāli to redzēt tādu jaunekli, kurš sēž uz klintas malas, varbūt drusciņi atpūšās un kuram pie kājām ir mazi spārniņi. Tas ir šis Merkūra Hermēja raksturs. To es mēģināju arī tērpt muzikā. Mani interesēja šī ārkārtīgi mažorīgā, gaišā, dzīvesprocīgā un spēles pilnā sajūta, jo visi grieķu olimps esot bijis brīžiem nikns uz Hermēju, uz šo dievu, jo viņš ir uzvedies kā negans pusaudzis, viņš ir sagāzis, visu tur kaut ko tur sapostījis, kaut ko tur izdarījis pilnīgi garām, tad atkal aizskrējis, bet viņa klātbūtne visam olimpam ir ļoti nepieciešama, jo viņš viņiem dod jaunību, viņš viņiem dod jaunības spēku. Un tas ir arī tas, ko es mēģinu izteikt ar šo skaņdarbu. Patiesībā tā ir ļoti mažorīga, gaiša sajūta, un šī mažorīgā, gaišā sajūta ir arī Noras Ikstenes Merkūram veltītajā dzejolī. Šis dzejols ir aizkustinoši skaists un savā ziņā ļoti romantisks.